Šodien es gribu parunāt par sāli. Sākšu ar to, ka vispirms es vienmēr esmu teikusi, ka kādreiz, un arī, protams, šobrīd es arī to saku, bet sāls būtībā bremzēs ķermeņa reģenerācijas procesus, tāpēc, ka sāls ietekmē tātad ūdens balansu ķermenī, tā būs slodze nierēm, tāpēc, ka sāls izvelk no šūnām, no šūnu telpas izvelk ārā ūdeni, ja? Un, ja mums tas ūdens ir asinīs, tas vēl nenozīmē, ka tas ir šūnās, ja? Un ļoti bieži cilvēkiem ar daudz sāls lietošanu tātad veidojās edēma, tātad ūdens aiztur, un tas jau vien liecina, ka ir problēma ar ūdens balansu. Bet otra lieta, ko es gribu arī pateikt, ka sāls nevienmēr būs tas ļaunākais, kas ar mums var notikt, ja? Un tāpēc es mēģināšu šajā video to visu tā salikt tādā, kaut cik saprotamā veidā, gan skatoties gan no naturālās higienas viedokļa, gan arī skatoties nelineāri, es atkārtoju vārdu, vai gribu to vārdu izcelt, nelineāri, tā kā darbojās visa daba, tātad dabā viss darbojās nelineāri. Prāts visu grib salikt lineāri. Ar prātu mēs domājam, tā ir vai nu balts, vai nu melns, vai nu es lietoju sāli, vai nu es nelietoju sāli. Un tā kā es izskaidroju, ka sāls var radīt tātad šo te efektu, jā, tātad ūdens aizture, slodze nierēm, neorganiskie minerāli rada, protams, kristālus, izolāts, tas ir sāls ir izolēta viela, tas nav uzturs, tas nav pilnvērtīgs uzturs. Sāls ir no kaut kā izvilkts. Un pat ja cilvēks teiks, jā, bet es lietoju seleriju sāli. Kaut arī tas būs labāks par kristālisku sāli, par akmens sāli. Tas tomēr būs izvilkums, jo dabā izvilkumi nepastāv. Dabā izolāti nepastāv. Jā, mēs varam atrast sāli, jā, var, es domāju, organiskā veidā, tā, ka mēs varam lietot, principā nepastāv. Jo, ja mēs lietojam to visu uzturā, mums ir jāskatās uz sinerģisku momentu. Jā? Tātad šis sāls ies kopā ar citiem mikroelementiem, tieši ar šīs sāls palīdzību ķermenis spēs uzsūkt kaut ko citu labāk. Jā? Tātad mums ir jāskatās kopumā, nevis izolēti. Un tāpēc cilvēks sevi ir ielicis tādā kā slazdā ar to, ka viņam šķiet, ka viņš ir uzlauzis dabas principus, jā, dabas likumus, un viņš ir gudrāks, un viņš spēs tagad kaut kādā veidā manipulēt ar dabu, ieliekot, piemēram, sevī sāli, vai ieliekot magniju, vai ieliekot kāliju, vai ieliekot kalciju, atsevišķas vielas, un viņam šķiet, ka viņš to darīs, ka būs kaut kāds labums. Diemžēl tas tā nebūs, tāpēc, ka tas būs līdz reizei, ja? Bet labi, es šodien gribēju parunāt par to pusi, kad sāls mums nevienmēr ir sliktā arī. Es varbūt sāku ar to, ka sāls tā sliktā puse bija, bet ir arī tomēr, ja mēs neskatāmies uz lietām lineāri, tad sāls nevienmēr būs tā sliktā. Un proti, es savu ceļojumu uz ķermena atvieglošanu, es negribu teikt svaigēšana, es negribu runāt augļošana. Man ļoti nepatīk sevi ielikt kaut kādā, un kā es arī teicu, kategorijā, kaut kur tagad kādu man uzlikt to uz pieres, to uzlīmēt to nosaukumu, un tā es tagad saukšos, ja? Nē, tāpēc, ka es šajā dzīvē virzos nelineāri. Es vados pēc tā, ko man saka ķermenis, bet, protams, mēs ķermenī nevienmēr varam klausīties, ņemot vērā to, ka mēs esam auguši paradigmā, kas ir ārpus dabas likumiem un dabas principiem, ir uzlaustā apziņa, un mēs ar šo uzlausto apziņu dzīvojam, ja? Bet es
tomēr gribu atzīt, un man ir jāatzīst, ka es nāku no šīs apziņas, es nāku no šīs paradigmas, un es redzu, kurā brīdī šī paradigma spēlē lomu manā dzīvē joprojām, un man ir jādomā veidi, kā es varu tātad no šīs paradigmas iziet, nenodarot sev pāri, neturpinot darīt sev pāri, bet arī nedarīt to visu radikāli. Es atzīstu to, ka ķermenim ir jādod iespēja vai jārada apstākļi, lai ķermenis varētu ļoti labi attīrīties. Vispirms mēs mitrinamies, tad mēs attīramies un tad mēs atjaunojamies. Tas viss nenotiek uzreiz. Jā, var notikt kaut kā nedaudz, varbūt paralēli, bet būtībā ķermenis iet tātad viņam ir noteikts uzdevums konkrētā laikā. Un ja mēs runājam par sāli, ir tā, ka manā pieredzē, ja tu nāc ārā vai tu esi tajā vidē, ar ko tu esi ēdis tātad visu šo laiku, ja, kas ir radījis šos toksiskos stāvokļus, šo iekšējo iekaisumu, tad jau izņemot kaut ko ārā no tā, ko tu lieto ikdienā, vai tā būtu kafija, vai tā būtu baltmaize, vai tas būtu siers, vai tas būtu konfektes, bulciņas, cepumi, vai tā būtu gaļa. Ar izslēgšanas metodi mēs jau iegūstam rezultātu, ja? Un jo tu vairāk iesi šajā procesā, jo tu tīrāk gribēsi ēst. Mēs izslēdzam ārā tos produktus, kuros ir patiesībā šī pārstrādātie produkti, tātad slēptās sāls, ja, pārstrādātās sāls. Tā sāls ir pievienota. Mēs jau nezinām, cik mēs apēdam to sāli. Būtībā, ja cilvēks ēd sieru, maizi, viņš ēd graudus, viņš ēd visu ko, tad viņam vispār nevajadzētu papildus sāli lietot. Bet viņš lieto sāli vēl vairāk, tāpēc, ka viņam garšas kārpiņas ir, es negribu teikt, atrofējušās, bet uz to pusi. Viņš vairs nejūt garšu. Un tad sāli gribas lietot arvien vairāk un vairāk un vairāk. Bet tā, ka mēs aizejam svaigēšanā, es saprotu, ka sākumā var būt tā. Man ir cilvēki patiesībā, kas strādā ar mani, atzinuši, ka kopš viņš ir svaigēšanā, viņam var sāli neprasās. Jo viņam ir attīrījušās garšas kārpiņas, ka viņš sajūt nevis sāli, bet viņš sajūt nianses. Viņš sajūt garšas nianses. Viņš sajūt augļu garšu, protams, bet arī tas, ko mēs saucam tā kā negaršīgi. Salāti ir negaršīgi bez sāls. Man tā arī teikuši cilvēki. Un tāpēc es neēdu salātus. Bet es neteiktu, ka salāti ir negaršīgi. Ja mēs paņemam tikai tomātu, ja mēs paņemam tikai gurķīti vai papriku vai kaut ko vēl, ja, mēs sajūtam tās nianses. Tur ir tās ētriskās eļļas. Mēs tās sajūtam. Ja, protams, tu esi pietiekami ilgi bijis svaigēšanā, tu viņas sajūtīs. Ja cilvēks ir uzsācis šo ceļojumu, iedomājies, viņš ir izgājis no tiem produktiem, ko viņš ir lietojis, ja, tie paši sieri, desas, ja, tur burgeri, vienalga, ja, kas, tur visur ir sāls, tur ir slēptā sāls. Un ja tu ieies svaigēšanā un tu piebēri pie salātiņiem sāli, tici man, tu izdari ļoti nevainīgi. Tiem, kas ir svaigēšanā, kas kultivē tagad ķermeņa reģenerāciju, varbūt ir perfekti, jādara viss perfekti, jāslēdz ārā kafija, jāslēdz ārā sāls, cukurs, viss tas ir jāslēdz ārā momentā, ja mēs gribam kaut kādu rezultātu. Es tam varu piekrist, bet arī nepiekrist. Tieši tāpēc, ka mēs nākam ārā no šīm stadijām, tas ir tās toksiskās stadijas, no kurām mēs nākam ārā, un mēs nevaram tagad ar vienas dienas, tā kā viena diena, un viss, un es vairāk nelietoju sāli, ja. Tas ir tas, par ko es runāju, ka tas nekad dzīvē nenotiks lineāri. Tātad šīs lietas nenotiek lineāri. Viss dzīvē notiek cikliski, un pat svaigēšanā, un es teiktu, pat negribu teikt to vārdu svaigēšana, augļēšana, bet es arī atkārtoju, ķermeņa reģenerācijas
transformācijas periodā ir pieļaujams 3 soļi uz priekšu un 2 atpakaļ, vai 3 uz priekšu un 1 atpakaļ. Varbūt kādu brīdi būs 1 solis uz priekšu un 1 atpakaļ, un tu mīņāsies uz vietas, kamēr tu sapratīsi, ko tas nozīmē. Katram cilvēkam ir jāaiziet cauri šim procesam. Un tad mēs sapratīsim to, ka ne jau ir runa par sāli, ne jau ir runa par kalciju, ne jau ir runa par D vitamīnu. Mums ir jādomā kompleksi, mums jādomā tādā plašākā skatījumā, vai mēs ķermenim nodrošinam labvēlīgu vidi, lai tas var pildīt savus uzdevumus, vai tas spēj izvadīt, vai tas spēj atjaunoties. Un tikai tad, kad ķermenis ir izvada un atjaunojās, mēs varam izvērtēt, vai tas sāls mums traucē vai nē. Un sākumā viņš noteikti netraucēs. Jā, izņemot sāli, mēs pātrināsim procesu. Un tad nav jautājums par to, ka tiem cilvēkiem, kas patiešām var izslēgt sāli un tā arī turpināt dzīvot, ja? Bet ir cilvēki ar zemām virsnierām, ar zemiem asinsspiedieniem, ar zemām temperatūrām, ar ģimenēm, ir ar sociālie aspekti, kur ir grūti to sāli tā uzreiz izslēgt. Tāpēc tāds padoms tas drīzāk ir tiem cilvēkiem, kas klausās šo video un kuriem ir pazīstamas tās situācijas, ja? Tad es tev iesaku, ja tu lieto, tu esi parastajā uzturā, tad, kā parastais uzturs, viss tas, ko mēs ēdam, ja, ko mēs zinām, tad tev papildus sāls patiešām būtu jāizslēdz. Papildus sāls. Un tad, ja tu gribi papildus sāli pie tā jau, ko tu lieto, tad spied labāk selerijas sulu, pētersiļu sulu, pētersiļa kinza, salikt sulā citrons, tur man ābols, gurķis, ja, ļoti garšīgs suls, ja, un ļoti daudz sāls. Tur ir organiskā sāls. Un to es arī vēl nepieminēju. Ka parastā sāls ir izolētā sāls. Tā ir neorganiskā. Tā ķermenī var pārvērsties par akmeņiem, jo tāpēc, ka neorganiskā sāls skābā vidē, un ja tu neesi svaigēšanā, tava vide būs skāba, tad tādā vidē neorganiskie sāļi pārvēršās par akmeņiem. Bet dabiskie, tātad selerija, savu nosauc, jo mēs lietojam tātad sakņu dažādas sulas, tas ir organiskie minerāli. Un šie minerāli ir labie minerāli. Tie ir labie elektrolīti. Tie ir elektrolīti, kas balansē un neutralizē protonus, neutralizē organismā skābes, neutralizē iekaisumu un nonāk šūnā. Šie minerāli, šie sāļi neizvelk no šūnām ārā, bet iedod šūnām. Neorganiskie sāļi izvelk no šūnām ārā, tātad no šūnām ūdeni, ja? Tātad izvelk ūdeni no šūnām. Un tāpēc pēc sāls lietošanas, kā mēs to saprotam, sāli, ja? Mums gribas dzert marinētiem gurķīšiem, gribas dzert salītiem gurķīšiem, gribas dzert pēc salātiem, kur ir daudz bijusi sāls, gribas dzert, tāpēc, ka mēs izvelkam tātad ūdeni no šūnu vides. Savukārt, ja tu lieto zaļās sulas, sakņu sulas, protams, nerunājot par augļu sulām, tev dzert negribēsies. Tu tieši padzirdīsi savu ķermeni, tu padzirdīsi šūnas, jo šis sāls, es nerunāju par augļiem šobrīd, bet selerija un tātad pētersiļi neizvelk ārā ūdeni no šūnu telpas, ja? Tā ir tā atšķirība. Tāpēc, lai arī es šobrīd tagad runāju arī par tiem cilvēkiem, kas ir uz parasto uzturu, ja? Bet, ja tu esi svaigaišanā un augļos, un tu sāc iet šo ceļu, nepārmet sev tik briesmīgi, ja tu vēl pievieno sāli. Jā, tā ir inde. Jā, tas ir izolāts, tas nav labi. Jā, tā paralizē garšas kārpiņas. Un daudzas citas lietas, ko es jau pieminu. Tāpēc es arī organizēju šīs savas grupas, es organizēju, ir mana bezmaksas meistarklasē, tu vari ar ievadu lekciju paklausīties zem šī video zemāk, spied saiti, meklē bezmaksas meistarklasi un pievienojies 14 dienu ķermeņa restarta ceļojumā, ko tu vari tātad iziet pašplūsmā, pats, tūlīt, šeit un tagad,
Un negaidīt kaut kādu īpašo dienu, negaidīt pirmdienu kārtējo, vai tad, kad es būšu gatavs, jo mēs nekad nebūsim gatavi, jābūt gatavam šeit un tagad, un tu vari iziet, paskatīties, pamēģināt un 7 mēneši to atkārtot, jo piekļuve tai programmai 7 mēneši, ja? Nu, tas tāds mazs ievads, ko tu vari jau šobrīd darīt, bet tu vari noteikti sākt ar ievadu lekciju, ja tu neesi vēl pārliecināts, paklausīties, kā strādā ķermeņa reģenerācija, kā tas viss patiesībā strādā. Un, protams, ka kaut arī es vedu diezgan lineāri, jā, es eju, tātad es saku cilvēkiem, un pati esmu sākus ar to, ka es lietoju augļus, un man arvien vairāk, jo es esmu šajā dzīvesveidā, jo es vairāk augļus arī lietoju. Man neko citu negribas, man ķermenis tikai vēlas svaigo, jā, svaigais tikai. Bet līdz tam, lai mēs nonāktu, mums ir jāaiziet šim procesiem ar izpratni, ka mēs neesam lineāras būtnes, mēs nevaram tās lietas dalīt lineāri, jā, tā kā, ja mums ir šīs vēlmes, vēl vecās vēlmes, mums ar viņām ir jāmācās strādāt, un tas nav tik briesmīgs noziegums, ja mēs tomēr turpinām pievienot sāli, bet mēs atsakamies no tām produktiem, kas ir slēptais sāls. Un tad, kad tu esi no visiem produktiem atteicies, ka tu jūti, jā, ok, es tagad esmu atteicies no visa tā, kas manī radīja tātad šo slodzi, izvelk ārā no šūnu telpas ūdeni, tad pēdējais, jā, tad paliek tas, ka mēs arī atteiksimies no šī izolāta, jā, tad no šīs sāls, kādu mēs to pazīstam. Bet līdz tam es neuzskatu, ka cilvēkiem tagad ir, kas saka, jāpārmet krusts un jāmetās iekšā un viss un svaigaiši un tagad ir pāri visi krusts un neko vairs nevar ēst, ja? Tā galīgi nav. Tāpēc es tevi iedrošinu, es arī veidoju šo video, lai tev paskaidrotu, ka patiesībā visas šīs lietas ir ļoti demokrātiskas un mēs varam iet katrs savā tempā un uz lietām skatīties no šīm situācijām, kādās mēs esam. Un šīs situācijas atbalsta. Vēl viena svarīga lieta ir nervu sistēma. Ja tev nebūs regulēta nervu sistēma, tad arī tas visu laiku liks sprunguļos, tātad sprunguļus riteņos, jā. Un arī, ja mēs runājam par zaļajām sulām, tad zaļās sulas arī tātad nomierina nervu sistēmu. Un uzreiz, ja mēs runājam par nomierinātu nervu sistēmu, tā ir visu orgānu un orgānu sistēma, kas ir atkarīga no mūsu nervu sistēmas. Un tātad organiskie minerāli, zaļās sulas un dārzeņa sulas ir tie, kas piegādā tieši šos elektrolītus, organiskos minerālus. Nu tālūk, tā kā šodien bija par sāli, tādā netiešā, nelineārā veidā, kāds ir tas ir mana pieeja visam šim ceļojumam, un arī man nepatīk sev likt kaut kādus nosaukums, kas es esmu, un kas ir augļēšana, svaigēšana. Es uzskatu, ka ķermenis ir jāskata ne tik dogmatiski, ir jāsaprot, ka tā ir daba, un ķermenis mums ir daba, un daba nedarbojas pēc lineārā principa. Tas ir nelineārs princips, tas ir cikliski, jā, tātad notiek cikliski tie procesi. Tālūk, tā kā paldies tev, un man būs prieks, ja tu uzliksi īkšķīti un padalīsies ar šo video un paliec ar mani līdz nākamajai reizītei. Atā!